Labrīt no rīta. Satraucošs rīts. Ir tā, es biju izdomājis, man jābrauc pie Omas. Omai jāgatavo sautējums un jāpavada pie draudzenes. Blakus, var sakot, kāpņu telpā man būtu Oma jāpavada. Bet es taču izdzirdēju tikko radio, 8:00 un cik tur minūtes, ka ir pikets par to vistu turēšanas prostos. Un es saprotu, man uz turieni jābrauc, un Omai jāpiezvan jāatsaka, pārcelt uz citu dienu, bet es vispār, man bail no piketiem, man tādas lietas nepatīk, es tā kā kaunos, baidos un tā tālāk, bet, ja es piedalos, tad es piedalos, un es domāju, ko es tā kā plakātu vai kaut kādu tērpu. Nē, man nav nekāda tērpa, bet man nav matu. Un tas var būt mans rīks. Es vienkārši noņemšu cepuri un šādi te stāvēšu un sasmērēšu galvu ar sarkano krāsu, ar asinīm. Un tā es izskatīšos. Es nezinu, man pat nebūs plakāta. Es arī pamēģināšu, man tas būs pašai veselīgi, kā es spēju pūlīt to iznest, kā es jūtos tādā brīdī un tādā izskatā. Pēc tam vienkārši uzlikšu cepuri pa virsu. Paklausieties, es izdarīju šādi. Īstenībā izmantoju to, kas man ir dots. Būtu jau labi, ja man vēl te būtu tā kā asins nocējušas. Ar krāsu. Nē, tagad es uzlikšu, man šī krāsa nožūs. Es uzlikšu pa virsu cepuri. Varbūt te vajag nosmērēt vēl. Nē, es varbūt vienkārši paņemšu līdzi tajā brīdī ar pirkstiem nosmērēšu. Jā, aktieru meistarībā. Un tad, kad studēju vienu brīdī režisoros, gadus arī nostudēju, starp citu vai pusotru pat, nepabeidzu. Pēc ēšanas traucējumi bija tik liela, ka tas jau bija 27 gadi man kaut kur. Es netiku ar to galā vairs. Bet mums mācīja kļūst par krokodilu. Tev nekas nav nepieciešams, tev vienkārši tajā brīdī paņem viņa vienu zīmīgo lietu. Un man kas galvenais, tas, ka tās vistas ir nomocītas un asiņainas, un es tāda arī izskatos, tā kā vista. Jā, perfekti. Ļoti labi, tikai drosmi vajag. Drusku trīc rokas un kājas. Es saku, es esmu ļoti bailīgs cilvēks. Bet tad, kad daru, tad daru. Man māsa arī tikko teica. Viņa strādā, viņa nevar man pievienoties. Un krusmēti, kas arī būtu šajā akcijā, labprāt piedalītos. Bet, vienai pašai arī jābūt drosmīgai. Ziniet, stulbākais ir tas, ka man te viss ir sarkans. Un te arī ir sarkans. Es nebiju padomājis. Ķerta boba, nekas, man galvenais jāpaspēj uz vilcienu, jo pēc tam uz nākamo es tad vairs nevaru paspēt uz piketu, jau šādi, cimdus aizmirsu, nekas, vistām piedien tā, ja es ietu vēl ar kādu kopā, nebūtu bail, protams, ja ir viens, tad ir bailīgi, es zaķpastelā. Bet, redzi, tā var audzēt drosmi. Nezinu. Labi, kā būs, tā būs. Nekas jau nebūs. Vienkārši esi drosmīgs, stāvi. Izturi un stāvi. Starp citu iepriekšējā vakar tā mandala, ko es uzzīmēju. Tikai melnbalti, bet nosaukums bija izturi. Tad tieši tā. Es teicu, iedomājies, ka tu vienkārši pastaigāsies pa Vecrīgu. Jā. Satiku pazīstams cilvēkus, visu ceļu nopļāpāju. Pavisam aizmirs, ka man kaut kur, redziet, ir jādodas uz kaut kādu piketu. Viņi saka, bet tu vari aiziet un neņemt nost to cepuri, ja tev bail. Principā jā. Vienmēr es varu izvēlēties. Ja es jutīšos ļoti bailīgi, tad es tā vienkārši aizbraukšu. Aiziešu. Skaisti. Manai iedvesmai eju garām. Grafikas skola tieši gar vistu. Nē, precīzāk Gailes tas ir.
Nekur arī ir vista. Jā, mani mudinājumi. Skaisti. Bailes nav mazinājušās. Bet tāpat laikā, nē, tā ir tikai performance. Jāmāk performēt. Nekas jau tur tāds nav. Vienkārši no vārdiem pie darbiem. Stignīti. Doma laukumā. Tornis pašā tādā miglā. Nu, dodos tālāk. Izskatās, ka cilvēku nav daudz. Nu, būs vien man jāvelk no cepura. Jā, cilvēku visam nedaudz. Visam nedaudz. Tiešām visam nedaudz. Tur ir ļoti laba ideja. Vai cilvēki tā paies visu mans mūžs un cilvēks tādā tā kā būrī. Es arī biju tajā vidū. Visār es eju drusku ātrāk projām. Sanāk kāds 10 minūtes ātrāk, tāpēc, ka man ir augsts šausmīgi. Jā, šausmīgi nosalu, jo tāpēc, ka bez cepures, jā, sanāk pulkstenis tēt ir bez 10 stundu paredzēts tas pikets. Bet es eju projām, jo man ir šausmīgi augsti. Es tā pārsalu, tāpēc, ka bez cepures stāvēju. Un tad ir vispār, man vajag kaut kādu tādu siltu tēju iedzert. Bet, jā, es it kā nepaliku līdz pašām beigām, bet es nevarēju vairs izturēt to augstumu. Nē, varonīgi. Es izdarīju, un tas ir daudz. Jo, tiešām, nē, bet tā barā saukt sprostiem, nē. Un atver sirdi, atver būri. Nu, jā, tā 50 minūtes tāda meditācija. Jaudīgi. Paldies tiem cilvēkiem. Un atkal es redzu to, kā tikai sauja kaut ko virza, tikai sauja vispār ir, nu jā, tie, kas ir atvēruši sirdi un domā līdzi. Nu, domā līdz tas tā. Malači. Vispār sanāk tāda sociāli aktīvā diena. Mans dēls lielākais dodas uz dzīvnieku patversmi. Šodien ar savu klasi. Mums vajadzēja pirkt konservus. Pirkām ko aiznest ēdienu kaķiem un suņiem. Un šodien es vēl šajā akcijā. Nē, tā labi. Man liekas, ka tā arī jābūt. Cilvēks nedrīkst būt vienaldzīgs. Viss tā tikko pārnāca mājās. Jāiet mazgāt tā sarkanā galva nost. Vistas galva. Jā, tēt atskrēju uz mājām, izliku ārā to, ko nopirku. Jā, un skumi man ir skatīties uz vistām. Es, protams, pati, ja dzīvotu, gan jau, ka būtu kļuvusi par vegānu. Tāpat cāļu cīsiņu. Bet ziniet, kā ir? Nu, es parādīšu ātri, ko es tur nopirku. Tas ir vēl rīta omlete, te ir. Šī garšīga tēņa jāuztais tulīt. Tur bija tikai šie. Šos nekad nepērku, jo tur klāt ir cukurs. Bet nu labi. Nebija tur citu. Tur bija tikai tāds mazais iepakojums ar kāpostiem. Tas bija mazais Rimi. Rekur Narcise izlocījusi savus ziediņus. Un es teikšu, izskatās tā kā tādi saburzīti. Bet plus ir tas, ka smaržo vienkārši fantastiski. Dzeru baltu kafiju, paēdu. Un arī jau lēnām atpūšos. Un ēdu datelītes. Uzkošu. Tad pamanīju. Tur vienā sociālajā tīklā, jā, tas ir sociālais tīkls, laikam. Savu bildi no piketa. Man liekas, es tāda veca jau esmu. Vai grumbainā. Bet es arī saprotu to, ja man būtu mati, tad cilvēki nevērš tik daudz uzmanību, piemēram, uz pieru, uz seju. Tad ir citi vēl instrumenti, kas piedalās skaņdarbā, ko sauc signa kārkuņi, bet nekas. Man vīrs vien dienu teica, viņš bija salidojumā, savu klases biedru,
Un viņš sacīja, es esmu visvairāk novecojis no visiem. Es domāju, ka es arī, jā, īstenībā. Kā man vecākais dēls saka, kas izskatos daudz vecāk par savu māsu. Viņš man tā saka. Varētu tā būt. Bet es arī saprotu, man tāda nervu sistēma, arī emocionalitāte. Tie, kas ir emocionāli rēnāki, ieturētāki, tiem ir gludāka seja. Es par, vienkāršāk sakot, par katru sīkumu reaģēju uz augšu, uz leju. Vispār tādu sēdēju, zīmēju savu apli, krāsoju, runājos ar vecāko dēlu. Sāriņu. Sāriņu man te gurās. Nu, ko tu gribi? Ko tu gribi, sunīti? Nu, ko tu gribi, sunīti? Nu, kur sunīts ir? Ko gribi? Pēkšņi atcerējos, ka man taču ir privāta stunda. Nu, labi. Jāpadomā. Tūlīt, ko mēs darīsim privāta stundā. Jā. Vienmēr es padomāju kaut ko klāt. Pētīju dzīvnieku brīvības mājaslapu. Un kāda varētu būt mana dalības forma. Loģiskais cilvēks, kuram ne īpaši patīk piketi. Nu, ar to jārēķinās. Es ļoti, jā, kaut kā nevis uzlādējos, bet izlādējos. Bet tas nekas. Ir jau nepatīkamie darbiņi arī jāveic. Vecākais dēls augšā lasa billi. Skolā jālasa. Bet ne jau pilna grāmata, bet 10 LPP. Šodienas aplis, trausls, izturi. Tāds nosaukums. Man sanāca tā, ka es parunāju par šo tēmu arī ar vīru. Un kā viņš arī ēd gaļu, viņš ēd olas daudz un tā tālāk. Un mēs runājam par to, ka ne jau, visi tagad kļūst par vegāniem vai veģetāriešiem. Diez vai tas ir iespējams. Bet nodrošināt kaut vai tos dzīves apstākļus dzīvniekiem, tas ir obligāti. Un vēl es iedomājos par, kas notiek tajās kautuvēs un tā tālāk. Tur arī maksimāli humāni. Maksimāli. Kā to realizēt, es nezinu. Un arī to gaļu nerīt tik daudz. Pietiks jau vienreiz nedēļā. Skatieties katrs pats. Bet katru dienu nav gaļu jāēd. Man tas, kā to sauc, tas cilvēks, homeopāts, kurus skatos, viņš arī saka, ka cilvēku gaļu ēd pa daudz, vienreiz nedēļā, tas pilnīgi normāli. Vienkārši, varbūt drusku katrs pats paskatās sev līdzi. Un tas jau būs daudz. Tas būs devums planētai. Iešu uz privātu stundu. Un es galvenais sēžu privātu stundā un Agita, paldies mīļš, tiešām. Kaut kas kafijai, kādam niekam, tik jauki. Sirsnīgs paldies. Es gribēju padzert tēju, tad atveru skapīti un ieraugu. Mans vīrs bija tikko pie savas omītes. Tātad omīte ir atsūtījusi superīgas končiņas un tik skaistas galvenais. Redziet, cik daudz tomēr nozīmē forma, ja? Bizmārīt. Kas te vēl bija tāds? Tādi pavasarīgi momenti, ziediņš, narcise. Skrīve ar gotiņu tā ir. Jā, tā sanāk. Jā, un šādi te viņi tā ir izgudrojuši pavasarīgi. Un cepumi. Roku darbs. Mīļi īstenībā. Tēju uzreiz ļoti stipri gribas. Man īstenībā ļoti gribas gotiņu. Es šodien atkal Rīgā biju un gāju gar tiem skrīveru saldumiem. Es domāju, pirkt vai nepirkt tos šerberts. Jā. Ja man kādreiz vīrs sastādīja kompāniju, tagad viņš man nekādas kompānijas šajos jautājumos nestāda. Nedrīkst tā teikt, stādīt kompāniju.
vienkārši viņš ir ļoti disciplinēts. Ja viņš vingro, tad viņš neēd tādas lietas. Tad man kā liekas, nu kā tad es ēdīšu, nevingroju un tad jau ēdīšu tā. Nē, bet šīs es gan pacienāšos. Paskatieties, vai nav mīļi. Nu, es gribēju izvēlēties vienu, bet tik skaisti. Es teiktu, ka tāds, ārprāt, cik mīlīgs žests varētu būt kādam uzdāvināt šādas te. Varbūt nodar lieldienās kaut kur dosieties. Skrīve ar gotiņai. Šādi ražojumi. Un parastā gotiņa arī ir klāt, protams. Izgājām ar suni mazo lociņu. Saku jums tagad atā līdz citai reizei.